Sēž mājās, strādāju, zvanu telefons. Te no internetu veikala varam jums piegādāt koku materiālus. Es tāds, jā, super, kādu. Nu tagad, tūlīt. Es tāds, nu ir darbdienas vidus, jā? Nu okei, labi, būšu pēc 40 minūtēm. Uzmanību un neliela pašreklāma. Jūs mani pazīstiet kā blogeri cilvēks ar kameru, bet esmu arī licencēts nekustamā īpašuma aģents, nu tavs labākais aģents. Tāpēc, ja plāno pārdot īpašumu vai gluži pretēji to iegādāties, sazinies ar mani jans.abel@tribus.lv un tiekamies. Dievs, kā viņiem sanāk sarunāts vispār tās piegādas, ja piezvana, davai tūlīt tagad uzreiz. Nu, brīvdienās viņi nepiegādā. Tagad interesanti, vai busiņš nogrims turpat, kur es, bet es domāju, ka nevajadzētu. Tā, nu, tas, ko es pasūtīju. Vēl nepieciešams ir nopirkt jumta segumu, jo, īstenībā, ja jūs zināt, cik grūti bija pasūtīt šo visu, jo es jau, zinu kā, pirmo reizi koku materiālus sūtu. Nekad mūžā man ar koku materiāliem nav bijusi darīšana. Un tad es skatījos, vai tur ir žāvēti, vai ēvelēti, vai sazin kādi tur. Un tā stiprības pakāpe, jā, jo viens ir domāts fasādēm un viens ir nesošajām konstrukcijām. Nu šitā it kā ir tā vajadzīgā stiprības pakāpe priekš nojums C24. Nu, groks, jā, ChatGPT palīdzēja izvēlēties. Bet, nu, reāli kāds 2 stundas sūtīja un nevarēja izvēlēties. Un tad vienkārši sanāk tā, ka šiem man būs tā kā konstrukcijai, šis būs tā kā nesošais. Biezāku es paņēmu, nu, platāku. Biezāks nebija, varēja biezāk paņemt, bet nebija biezāk. Bet, nu, paņēmu bišķi platāku, ja? Tā kā šitā balstīsies, šitās sies. Un šitas būs, nu, šitos tā kā smukāku ēvelētu paņēmu gar maliņām, kantītes. Un tad es vēl krāsu paņēmu, nokrāsosim šito visu. Un šitas būs jumtam. Tie jumta segumi izrādās ir baigi dārgie. Es internetā viņus tagad nepasūtīju, jo, piemēram, es gribu likt šindeļus. Tur var paņemt tikai iepakojumu. Man sanāk apmēram 2,5 kvadrātmetri. Vienā iepakojumā ir 2 kvadrātmetri. Nu, 4 man nevajag, man vajag 2 un vēl bišķi. Un es zvanīju internetu veikalā, viņi teica, nē, nu to tad tikai klātienē. Ja jums iedos no pakas, tad varēsiet tā nopirkt, bet internetā var pasūtīt tikai, nu, veselu, jā. Tā kā jābrauc būs vēl uz veikalu un jāskatās tas sagums. Bet, nu, arī, jā, ap 30 eiro vieni paši tie šindeļi dārgi. Kopā šitas viss, nu, protams, es pumpi vēl nopirku krāsu, nu, vēl piegāda 45 eiro. 140 eiro beigās arī šitas sanāk. Un tādas izmaksas vēl pat nekas nav īsti sākts. Skrūves arī nenopirku, jo internetu veikalā bija skrūvju bildes, bet tur nebija ne skrūvju platums, ne garums. Tā kā es arī, nu, vienkārši pēc bildēm nepirku. Un vēl es skatījos koku materiālus, lai šeit uzliktu jaunu jumtu, jo, nu, principā es skatos, ka šķūnis ir normāls. Nu, viņš nav sapuvis. Nu, stingrs, labi turās. Vienkārši vajag, es nezinu, kā viņus sauc šie dēļi, kas te iet šķērsām. Viņus vajag jaunus nopirkt, jo viņi tur pa vidu ir sapūši vai kas un ielūzuši uz iekšu. Šādi nebija, jo šeit jau vajag 7 metri un tik garus tos dēļus es tur neredzēju. Tāpēc, ja jūs zināt, droši iesakiet, kur lai es priekš jumta nopērku šādus te dēļus. Protams, pēc iespējas lētāk, nu jā, un lai viņi arī varētu man piegādāt. Nu, lūk, sākumā es arī biju domājis, skatījos dēlīšus, līdzīgi kā šeit. Nu, līdz ar to man šeit vajadzētu kaut kāds 9-10 dēļus, kas beigās jau arī būtu pie 35 eiro. Tāpēc izvēlējos paņemt šo OBS, nu, cik tur 16, ja? Nu, jo viņš nesanāk līdzens. Te tāds izliekums, līdz ar to es ceru, es vēl neesmu nomērījis. Es jau kā īsts meistars, es domāju, ka OBS likšu no šejienes līdz šejienai, nu, viņš sanāks. Un tad skatīšos atgriezumus no pašiem dēļiem. Varbūt šitos vēl kādus var izmantot, un tad tos es salikšu tur aizmugurē. Nu, tagad atliek tikai darīt. Zvanīja? Nē, nu, es īstenībā zvanīju par trimeru un teica, jā, ka varu braukt pakaļ. Bet, ja es nebūtu zvanījis, interesanti te klienta apkalpošana.
nu nekas tāds nebija. Viņš teica, standarta lietas, kā jau uz apkopu. Nu, principā viņam bija apkopa, jo no ilgas stāvēšanas, nekas tāds. Principā nomainīja degvielas sistēmu, sveces, filtrus, membrānu kaut kādu, nezinu, 120 eiro kopā. Protams, pie mana meistara tas būtu lētāk. Tāpēc jāpiezvan, vai viņu izmet no tās vietas ārā vai nē. Intereses pēc, cik maksāt jauns? 540, 300, nu tāds maziņš. 1000. Šeit cenas vispār nav. Kur uz elektrību 100. O, 445. Bet sapnāca nopirkt eļu 2-taknieku, bet izstāst, ka te tikai aparāti. Nē, eļa ir arī pašā apakšā. Šito man vajag. Draugi, šajā veikalā strādā izcila konsultanti. Pirmkārt, viņi man pateica, ka lai es nejaucu pilnu kanniņu, jo benzīnu drīkst turēt 3 nedēļas, līdz viņš sabojājas, līdz viņš kļūst kaitīgs trimmerim. Līdz ar to viņi man ieteica varbūt litriņu sajaukt. Vispār ļoti daudz padomus ieteica. Vispār ļoti patīkams veikals. Plašs, gaišs, ļoti sakārtots, viss savās vietās un konsultanti cepurnost. 3 litri, domāju, būs labi. Klausies, pusdiena pagājusi, bet es tikai pa veikaliem dzīvojos. Es te iebraucu vēl skrūvis nopirkt, vēl visādas sīkumus, un es gribēju nopirkt arī šindeļus. Nav viņiem vairāk šindeļu. Teica, ka šindeļus vairs nevienam nevajag. Kas ar šitie ir? Tātad viens variants ir likt šitādas, bet tad man ir jāpērk. Es pat nezinu, te nav izmēri. Kā es varu zināt? Vienmēr sakot, šitādas jāpērk, tad būs 4, 3. Nav izmēra, es jau varu tikai minēt. Šitie bija kaut 14 eiro. Viena plāksne. Man te vajag 3, ja? Varbūt labāk vienkārši neko nedarīt. Sorry, draugi, es to pirmo reizi daru, tāpēc varbūt tie, kur tagad skatās un nesaprot, ko es te čakarējos, laid lūgti manā ikdienā. Nē, sorry, tas ir pārāk sarežģīti priekš manis. Es paņēmu tās viļņotās ondulīna loksnes. Un te jau redzēs, kā būs, jo šindeļus viņi nepārdod. Principā viņš teica, ka šis man laikam būs labākais. Vienkārši šindeļus man būtu vieglāk uzlikt, jo viņus var nogriezt cik garus vajag un salikt smuku rindiņā. Man teica, ka jābrauc aizmugurē. Labi, atkal gribēju dusmoties, bet vienkārši onguls nepārāk ātris. Protams, es neesmu pareiķinājis, vai man vispār ieies tā loksne šeit. Tā, jābrauc atpakaļ. Tur kaut kur es stūri esot. Protams, ka nevarēju ielikt. Es savā naivumā cerēju, ka viss izdosies. Platumā iegāja, garumā, protams, 2 metri. Bišķi pietrūk, lai varētu bagāžnieku aiztaisīt. Tā, viss notiek, sazvanīja Alis. Atbraukšu šeit, samēnīsim mašīnas un brauksim pakaļ jumtam. Jo viņš jau bija uzspiedis uz čeka, ka preci ir izsniegta, tāpēc baigi forši būtu aizbraukt šodien, lai tur tie paši cilvēki ir, lai no tā, ka es rīt atbraucu un tās, nē, mēs jau jums izsniedzām. Viņš jau sanāk vectēvs, ne? Ļoti labi, ļoti labi. Approved. Ko es bez tevis darītu? Pēdējā laikā bišķi pa bieži, ne? Ienāc bišķi iekšā, es tev gribu parādīt kaut ko. Pasmažo. Tu lakoji kaut ko? Nē, pēc koka smažo visu. Jā. Smuki, ne? Pārmaiņas pēc, nevis pēc augstuma un drāgnuma, bet pēc koka. Man šeit, ka sākumā vajadzēja sakārtot visam tas. Ko sakārtot? Šeit. Šeit mēs, skaties, es te nevaru strādāt, jo visas šitās špakteles ir no 10 grādiem, respektīvi, lai visu laiku ir ne zemāk pa 10 grādiem. To var izdarīt, bet kā tas maina faktu par to, ka krūmi jānogriež vai jumts lokās, paukstu šeit kārtot? Nē, protams, es saprotu, bet tāpēc jau es arī, man nav paukstu un es liemenītim jumtu uzlikšu. Un krūmus apgriezīšu ceļā, lai neskrāpētu mašīnu, ka iekšā brauc. To taču var izdarīt. Un rozītes bišķīt. Tikai pie loga, ne? Bišķīt. Tikai šitos no loga nav.
Un tad šitāds atstāt. Es domāju, šitos no loga nost, Nu, un tad tādā līnijā uz turieni. Te, kur no loga, vai no turienes bišķi tādā līnijā tur. Jo viņi jau saprot, ja viņas negriež, viņi, agrāk jau mums te bija viens krūms, atceries? Viņi jau ieaugās, viņi ir tā kā nezāles. Ja tu viņas neapgriez un neizros tās sagnas ārā, vajadzēs izrakt, tad viņš šitā pieaugās, aizaugās. bet tur jau nav daudz. Tolīt ir žeks nāks. Mēs jau jums izsniedzām. Neko nezinu, neatceros jūs. Tā, ok, iesim vēlreiz visam procesam cauri. Re, kur es varēju paņemt, kāpēc man kādam jāatskaitās. Labi, tūlītās redzēsim. Tā, milimetrs vēl pietrūkst. Es nevaru. Kā domā, šitā nevar braukt? Pa šoseju 90. Tur tāpat sastrāgums ir. Man vajag tev palīdzēt, vai tad? Es domāju, ka man tikai jāfilmē. Vienmēr sakot, piesiets ir tur, striķīts iet cauri āķītim, tur ir āķīts viens, un tad viņš iet caur šajien reāli piestiprināts, un es domāju, ka durvis noturēs. Gandrīz izstās, jā, ka nekas nav tur noticis. Bet šitās loksnes gan smird, ne? Tāda nepatīkama smaka. Braucam! Mīnus šitā braucot ir tas, ka baigais caurvējš, jā, augstī. Un otra lieta ir tāda, ka, tev jau dīzels, vai ne? Un tā tie dūmi smirda. Pasties, kā jūs domājat, Boeingam vai Airbusam nevajag kādu inženieri? Augstākās klases inženieris. Nē, viņi nav priecīgi. Viņi tā ne. Nē, atkal tu man savos sūdos iesaisti. Aha, man bija jābrauc. 100 punktu viņi tā domā. Bišķi reduktorā iepilināju šo. Es nezinu, varbūt servisā viņi, kad taisīja apkopu, viņi to izdarīja, grūti teikt. Droši pēc ieliku vēl. Un es domāju, ka pa sliktu nekas nenāks, ja arī būs bišķīt vairāk, vai ne? Kas tad tas steigājas, ko? Zin kā, man jau nav žēl, lai steigā, bet zin kā visi kaimiņi te salikuši tās privāti īpašums un sētas, un es te vienīgais varu teikt, neesmu neko darījis. Es te dzīvoju no laika gala. Vienmēr te ir bijis tā, ka mēs varam iet pāri laukam šķērsām uz Daugavu peldēties, vai pie draugiem, pie kaimiņiem, tad mierīgi var aiziet. Mums sētas nebija un nevajadzēja, un neviens neko netraucēja. Tagad redz. Man bija izvēle, ja es vai nu pirktu GoPro 12, bet es vēl apsvēru to DJI Osmo Pocket 3. Ja, to kameriņu ar gimbālīti. Un, ja jūs zināt, kā es tagad priecājos, ka es tādu nenopirku, jo gluži vienkārši GoPro ir vairāk piemērots šādiem filmējumiem, kur es kaut ko aktīvi daru, kaut ko remontēju, jo tas Osmo ir tāds delikāts instruments. Ja? Viņam ir tas gimbālīts mehāniskais, ja? Nedod Dievs, tu viņu tur nometīs zemē vai kaut kā ne tā paņems uzreiz čuši. Bilde, protams, viņam ir labāka, bet jā, šiem apstākļiem es domāju, ka dzeltens tauriņš. Kāds bija tas teiciens? Kādu tauriņu pirmo ieraudzīs, tāda būs vasara? Man būs dzeltena vasara. Sāksim tur ar ceļmalu. Es domāju, pietiekoši tagad tālu no ceļa. Varbūt tur ir vēl pāris zari, ja, kas varētu to mašīnu arī aizķert. Bet, es domāju, šī puse tagad būs labi. Pēc tam jau var piekoriģēt. Un tagad iesim tur tālāk, tur meža pusē. Domāju, ir ok, jāiet zāģis pievilkt. Ūdens padzert un jāturpina. Iesmērēsim vēl nedaudz. Es nezinu, vai tik bieži vajag. Bet, kā jau es teicu, pa sliktu nenāks. Es iztīrīju to pusi, ja? Un te nolēmu arī iztīrīt šo pusi.
Nu tā, lai normāli redzētu mežu. Tagad šeit viss ir tīrs no krūmiem. Te bija visgrūtākais. 100 gadus neviens neko nebija darījis un ļoti daudz, jau celmi, jo, pirms kādiem 5, 6 gadiem jau visu šeit vienreiz nozāģēja, bet, koki augušies. Un, varbūt kāds zina, kā tu varētu to visu izlīdzināt, cik varētu maksāt. No sētas līdz turienai un tagad šeieni. Visu izlīdzinās, domāju, vajadzētu kaut kādu, traktoru, lāpstu vai kā, lai tos visus celmus, visus tos krūmus, tās saknes dabūtu ārā, jo nav jau jēga, pēc gada jau būs atkal atpakaļ. Šeit jau arī tas pats. Šeit līdzināt nevajag. Es vienkārši domāju, ka šeit ir tāda forša vietiņa uztaisīt kaut ko kādreiz. Atkal tevi te mocu, jā? It kā ārā esi, bet nekur aiziet nevar, ko. Jū, vai ne? Saki, laid man vaļā, izglāb mani. Oi, draugi. 3,5 stundas sanāk. Un 2,5 bākas izlietot. Un tie krūmi izrāds bija paši trakākie, jo es nedomāju, ka rozes būs, tie stumbri, tie kārti būs biezāki par tiem krūmiem, ko es tur pļāvu, griezu. Bet paskatieties, roza. Normāls koks. Un vēl dzelošs. Labi, ka man bija biezāki cimdi. Paskatieties, pavisam cita lieta, Logā uzreiz saulītes spīd. Atstāja vēl, protams, vasarā saziedēs. Jau neredzēs otrā pusē, kas kaimiņiem notiek. Bet, šeit uzbērt sēklas. Tad jau gaidīt, kas augs. Protams, te bija šī sagrābtē visu to. Tā jau saka, ka spuldzītes jāmaina pa pāriem. Pirms 2 mēnešiem nomainīja tajai lampiņa, spuldzīte. Tagad izdega šitā. Bet, Mersim vismaz labi tas, kad var piekļūt. Toyotai, ja jūs zināt, kā ir Toyotai, tur jāņem viss plasmas nost un... cik tas bija? Minūte bija? Godvārds Toyotai. Toyotai lukturs jāņem ārā, lai spuldzīti nomainīt. Mēs esam... Man ir šāda krāsa priekš nojums dēļiem. Problēma tāda, ka rekomendēju no +10, lai viņi varētu sažūt. Ārā nav +10. Iekurināšu krāsni un sāksim. Es domāju, vispirms es sazāģēšu un tad es jau ķersimies klāt pie nojaukšanas. Kā agrāk kurinājām ar avīzēm un bērnam tas bija liels notikums, priekš manis, iekurt krāsni. Tagad ieliec tādus kubiciņus un lieta darīt. Lieta tajā, ka man nav īsti darba galds uz kā zāģēt kokus, līdz ar to mans plāns ir tos dēļus likt šeit un attiecīgi šeit arī zāģēt. Tagad sanāk pats atbildīgākais brīdis. Pareizi nomērīt. Kā saka, 7 reizes nomēri un 1 reizi nogriez. Ui. Tas gan nav labi. Ok, tas nebija labi. Tagad te ir tāds rops. Labi, liksim šito pret sienu. Un diezgan skumji ir tas, ka, es nezinu, vai tā ir visās skolās, protams, bet manam puikam skolā nemāca amatmācību. Viņam māca, kā taisīt kekstus, kā taisīt kūkas, kā šūt, kā tamborēt, kā uztaisīt putnbūri, kā kaut ko iededzināt, vārdus, piemēram, kokā, kā mēs to darījām agrāk. Iemācīt, kas ir līmspīles, kas ir skrūspīles. Viņiem to nemāca. Nelūsti.
Tā. Krāsa saucās Palisanders. Nu tāda brūna. Bet dārga. Dārga. Vairāk kā 15 eiro. 18 eiro pa 1 litru. Es tā jūtu, ka ilgi žūs, jo šito es nokrāsoju pirms kādas pusstundas. Viņš vēl pilnīgi slapš ir. Bet tā nav īsti krāsa, tā ir tā kā eļļa plus krāsa. Lai lampa pareizi strādātu, jāpārbauda ar testerīti, kurš ir fāze un kurš ir nulle, jo jebkurā gadījumā caur slēdzi iet fāze. Un ja es nepareizi savienošu, tad teorētiski strāva var arī iet uz lampu, ka slēdzis ir izslēgts. Tur visu laiku pienāks elektrība. Tāpēc notestēsim ar testerīti. Te nekā nav. Jā. Tad šitā ir fāze, šitā ir nulle. Vispār es te esmu nedaudz tādā kā strupceļā, jo nežūst tik ātri, kā es gribētu. Un redz, kā saule jau ir aiz kokiem, praktiski gan arī. Ko es tālāk darīšu? Ko man tālāk darīt? Es viņus iekšā nevar ienest, viņi visi ir lipīgi, netīri. Kas notiksies pa naktī atstāšu? To mēs laikam pārbaudīsim. Nepārslēdziet kanālu, lai noskaidrotu, kas notiek ar dēļiem, ja viņus atstāšu žūt pa naktī ārā. Protams, sanest visus iekšā, tas būtu muļķīgi atstāt ārā. Būtu izniekots darbs vienkārši un materiāls. Ar tā krāsnīgi ir silta, telpā būs vismaz 10 grādi, un no rīta, kad atbraukšu, varēšu jau krāsot otru pusi. Smird gan te iekšā. Jā, krāsosim tagad otru pusi. Ko mans strādnieks arī ieradies. Tavs uzdevums būs nojaukt šo nost. Varēsi? Jā. Var derēt, ka tu gribēji krāsot, vai ne? Es jau pabeidzu. Kā tev iet? Izstās tāpat esmu. Es tā zinu, ko izdomāju? Ka pirms mēs liekam virsū koku, mēs varētu šito nokrāsot. Nekas te arī tā nedegs. Kurš brauc ar mani? Tu normāls esi? Nē, ja dara, tad dara, jā. Pie viena nokrāsosim arī šos stieņus. Nopirku tagad drāšu birstītes krāsas noņemšanai. Atkal saskaros, protams, ar ārā temperatūras problēmām, jo krāsa žūst no 10 grādiem. Tagad ārā nav 10 grādi, līdz ar to es tagad pamēģināšu noņemt krāsu, bet reāli, kad es viņus varēšu krāsot, sazinu, moši tikai nākošu mēnesi. Ja kas, tad tagad ir tikai marts. Un naktis ir augstas vēl. Šonakt bija +2 grādi. Un nokrāsoju arī otru reizi beidzot. Šodien nožūs, un es domāju, ka rītā varēšu atkal otru pusi krāsot. Un tad jau pēdējo reizi varēs jau likt kopā. Tas vējš reāli visu bojā. Viņš ir speciāli. Es te visu salieku, viņš vienalga uzpūš. Kā tas ir iespējams? Tā, sākumā es pamēģināšu šo te. Paņēmu mīkstākās birstītes. Nezinu, mošu vajadzēja arī ņemt cietākās, bet sākumā pamēģināšu šo te. Un tad jau redzēsim. Un nav jau tā, ka viņš būtu viss nokrāsots, jo rekur krāsa jau ir nolaubījusies, vai ne? Un viņš nerūsē. Tā, ļoti vienkārši. Cik pagāja? 10 minūtes. Jā, tā jau jūt, ka kaut kas sitās pret jaku. Vēl kādu, 1, 2 šitādas viņš vēl varētu izturēt, bet redz, man pietika. Izcili. Austiņas gan vajadzēja. Tagad bišķi džins tausīs. Ok, ienesīsim iekšā dēļus un beigsim vakaru.
Īstenībā nereāls nogurums ir, jo es šitā močīju jau kāds 5 dienas pēc kārtas. No rīta strādāju, uzvalkā tur eju pie cilvēkiem, skatos īpašumus, rādu īpašumus, kaut kur pa starp vēl uztais kādu līgumu. Un, un vakarā ar visu uzvalku atbraucu šeit, drēbes līdzi, pārģērbjos un močīju. Kaut kas te nav ritīgi. Šie stegli. Labā ziņa, ka 2 dienas ir pagājušas un dēļi ir pilnīgi sausi. Līdz ar to es domāju, varbūt sākt piemērīt, ja negalīgi salikt kopā, tad vismaz uzlikt centrālo to garanisko siju. Paskatīties, kā tur viss der. Un kas vēl ir, lai gan ārā ir saulīte, ja, izskatās silts, tomēr šitos es droši vien krāsošu pēc tam, kad es būšu jau uzlicis, jo ārā nemaz nav 10 grādi un krāsa nenožos. Mēģināt varu, bet kādi jāk mēģināt, ja tāpat tās būs jāpārtaisa. Kaut kāda virzība beidzot notiek ar to ceļu. Nu, cerēsim. Starp citu, ja, atcerējos tīrīšēt. Zāžus atcerējos, ka man ir šitāda te uzparikta. Cik es atceros, šis ir... Kādreiz tas bija dārza rokas pumpis, kur ar roku tu pumpē ūdeni. Un man ir jautājums zinātājiem. Kāda iespēja, ka tur vēl ir ūdens, ka viņi var iztīrīt un ka es varu pielikt tur kaut kādu sūknīti, pumpīti. Ir baigā problēma. Sāku tīrīt pagalmu un nevar apstāties. Jau stundu nevar aiziet, sākt likt to nojumu. Toties visas zaras te būšu jau sadedzinājis. Un īstenībā labi vien ir, jo, Mars mums bija praktiski bez lietus. Es nezinu, lietum ir jābūt un labāk sadedzināt tagad nekā, kā pēc tam slapjus kaut ko tur čakarēties. Es gribu teikt, ka der kā uzlēc. Es domāju, ka izcili vienādā garumā apsēst, bet labi, es te nolažoju, es neierēķināju šo izvirzījumu. Līdz ar to būs man jānogriež tur cik 10-15 centimetri. To mēs tūlīt arī izdarīsim. Es tāds laimīgs gribēju skrūvēt nerūsējošās skrūves, nopirkt 10 nerūsējošās un 10 parastās. Un problēma bija šī tajā, ka parastajām skrūvēm ir zvaigznīte. Šitām ir kaut kādi torksi, un man nav tāds. Es ceru, ka zvaigznīte derēs. Kas man atliek? Nebraukšu tagad ar skrūvgriežiem uz veikalu. Labi, parakņājos savā instrumentu kastē un apsties, ko es atradu. Izcili. Es te gribu teikt, ka bez šī 72. gada urbja man nekas nesanāk, ja es izmantotu te to Lidl urbīti.
nebūtu par pusē. Jā, šitas, jā, ka griež, iegriež, cik dziļi vajag to skrūvi. Un, nu jā, liekam tagad OSB. Nu. O. Nu, uz milimetriem, ne? Tur tieši ideāli. Nu, tur ir izcili vispār, ka nav nekas jāgriež. Ar šeit tāda šķirba paliek. Līdz ar malu. Vēl viena neliela kļūdiņa aprēķinos. Skrūvis ir pa garu. Viņas izies cauri. To mēs negribam. Tāpēc es saskrūvēšu tikai šeit, šeit, šeit un šeit. Un, nu, vienkārši nopirkšu īsāks skrūvs un pabeigšu to tad. Kas attiecās uz OSB krāsošanu, tad es domāju, ka apakšu vajadzētu nokrāsot, nu tā smukumam, bet nu viņš jau ir mitrumisturīgais, līdz ar to tur speciāli nav jākrāso, nu, bet lai būtu smukums kaut kāds, jā. Nokrāsosim, lai viss vienādi. Un jā, un jābrauc tagad skrūvītes nopirkt. Tagad viņš stāv perfekti, ja? Bet man taču tur vēl nāks līstīt. Es nepadomāju. Vienkārši tagad sanāks tā, ka viņš iet pāri tam OSB, bet tajā pašā laikā, ja es uzlišu līstīt, tad viņš būs pa vidu līstītē un tas ūdens tecēs virsū. Un vēl kas ir slikti. Vajag nevis 2, bet 3 jumta loksnes. Līdz ar to jābrauc vēl vienai loksnē pakaļ. Nu, stulbi sanāk, ka te jālaiž ir 2 viļņos pārsegums, jo man tas leņķis nav pietiekami, nu, respektīvi, tur atkarīgs no leņķiem, ja? Un man ir tāds ļoti lēdzens jumts, un līdz ar to viņi rekomendē 2 savienojumus pārklāt. Un, attiecīgi, es te pārklāšu 2. Saprotiet, ja? Es gribu, lai šeit vēl bišķīt iet pāri malai. Un, ja es vēl 2 pārklāju, tad man vajag nepietiks. Baigi dārga nojuma, ja? Jo tas, ko es biju uztaisījis iepriekš, šitas bija no kaut kādiem parastiem šķūnī pieejamajiem dēļiem, ja, kā redzams, es te biju kaut ko naglojis kopā. Naglas garas, pilnīgi vienalga, ja, vienkārši saliec un ir. Tagad jau premiums, vai ne? Un vakar gulēju gultā un man, nu, radās vēl viena ideja. Skatieties, te ir vats, ja, Kādreiz šajā nojumē bija arī gaisma. Šis ir vats, protams, viņš ir vecs un jau savu nokalpojis, un, protams, nekāda elektrība tur vairs nevar iet. Un es izdomāju, ka es varētu pārvilkt to vadu, jo šeit taču ir paskatieties, ja? Veco padomu laiku sadals karba. Un kā jau, protams, padomu laikos, ja, viss tur ir satīts ar izolani. Vienkārši, nu, rekur ir slēdzis, ja, šitas slēdzis gāja ārā uz terasi. Un attiecīgi, nu, paskatieties, te ir briesmīgi. Nu, lūk. Tā te padomu laikos. Tur laikam viss bija vienalga, nekāda standarta vienkārši. Nu labi, nē, doma bija tāda, ka es pats teorētiski varētu, nu jo tā siena taču, nu nav bieza, vats tur iet, es varētu šeit te kaut ko, jā, bet es šeit klāt neskaršos. Atstāšu to profesionāļu ziņā un uzrakstīšu, nu nosūtīšu bildi tam elektriķim, kas man mainīja skaitītāju pamatni un uzlikt tur jaunos vadus. Un es domāju, ka viņš arī atteiksies. Ja? Jo, ja es būtu elektriķis, ja es būtu profesionāls un es redzētu kaut ko tādu, es teiktu, Jāni, tev visā mājā ir jāmaina vadi. Nu, ko tu tagad gribi? Bet sataisīšu, būs man te gaisma, un es domāju, ja jau es saukšu elektriķi, es viņam palūkšu, lai viņš te uztaisa vēl sadaleni, te būs gaisma. Te arī uztaisīt, lai uz pagalma ir. Bet, protams, man tur ir alumīnija vadi, un diez vai vispār tas ir prātīgi.
Tāpēc jumtu pagaidām es nelikšu vēl klāt, lai elektriķis te var brīvi piekļūt. Tā kā tagad es solu lietu tuvākajās dienās, es uzlikšu veco šīferi. Tur, kur šitas te ondulina plāksne šeit nenoklāja, es uzlikšu šīferi. Teorētiski jau viņš ir tas mitrums un tur izturīgs un nekas viņam tur nenotiks. Bet, drošības pēc, zin kā, priekškam vajag lieku reizi slapināt, ja var neslapināt. Jau sāka līt. Meistars Kārlis Ābeli, ja? Mēģina atlikušos centimetrus. Tā, meistar Ābeli, baigi sāka līt. Pāris vārdos, lūdzu izstāst, kas ir izdarīts. Mēs uzlikām vecos šitos te šīferus vai kā sauca. Un, lai neredz koku. Un palika te, ielikt. Ir. Būs labi, meistar? Jā. Veikala darbinieki man iedeva OSB atgriezumus, ko viņiem nevajag. Jo, kā jūs zināt, man jumtā pietrūka. Un es paņēmu vēl vienu plāksni, ondulīnu un arī uz vietas operatīvi sagriezām, lai es te varu ielikt mašīnā. Protams, ir neliels mīnus, ka es tā izdarīju, jo man mājās vajadzēs tad no 2 daļām uztaisīt to jumta daļu, kur ir izvirzījums. Bet šitā es vismaz viņu varēšu atvest. Rādi, ka tu māki. Šajā sērijā tas arī viss. Nedaudz iepauzēsim, līdz elektriķis dos savu slēdzienu. Var tur pievilkt elektrību vai nevar. Ja tu noskaties līdz galam un tev šis video patika, būšu ļoti pateicīgs, ja nospiedīsi laiku un ierakstīsi kādu foršu komentāru. Un tad tiekamies nākošajā sērijā. Čau!